Galvanovskis. Vai kaut kā tam līdz? Nē, ļoti skaisti, man patīk. Es varēšu dabūt to šo kā kaut kādu zvanu signālu. Yep. Kad es kādam zvanu. Miks Galvanovskis. Tev pašam telefonā tajā ekrāna glabātājā ir sava bilde? Nē, man ir tā parastākā bilde, ko piedāvā. Nu, labi. Es teiktu, ka mūsu ētrā šobrīd ir ļoti daudz meiteņu sapnis. Mūsu pašu meitenes te radio fano par Miku Galvanovski. Kura gan nefano? Kur tas sapnis? Pēc stulbās sirdsapziņas viss ir skaidrs. Paldies. Un cik dīvaini, ka ar dziesmu, kur patiesībā varētu šķist tāda nekomplementāra meitenēm. Vīrietis, kurš meitenes šķir kā grāmatas lapas, spēja tomēr iekarot sirds tieši, acīm redzot, ar to godīgu atzīšanos. Jā, vienā brīdī vienkārši manā dzīvē es sapratu to, ka es sākšu rakstīt dziesmas par to, kā arī saucās mans nākamais singls, tā mana dzīve, apmēram izstāstot par to, kādās situācijās es esmu bijis un ko esmu piedzīvojis, un patiešām to, kas nāk no manis, un tajā brīdī arī laikam klausītājiem pamainījās tā ideja par to, kā viņš saprata, ko es rakstu, un viņš varēja saslēgt varbūt dziļāk ar to savu pārdzīvojumu, un jā, tā laikam es varu pateikt to, ka viena no labākajām dzīves izvēlēm, kas man bijis, ir sākt rakstīt par taisnību. Elitiņ, ja vīrietis nešķir sievietes kā lapas, tad viņš nemaz nezina, ko ar viņām iesākt. Varbūt arī, jā. Un tā mana dzīve turpina šo te stulbās sirdsapziņas tēmu, vai tas ir pilnīgi atkal kaut kas cita grāmata ir paņemta? Es jau varētu ieskicēt uzreiz to, ka tā mana dzīve, šis ir pirmais singls no gaidāmā albuma, kurš visticamāk sauksies arī tā mana dzīve, kas būs gaidāms arī šogad. Bet jā, es par to nosaukumu vēl nezinu, bet man liekas, ka tā vajadzētu. Tu neesi pārāk agri sācis domāt par savu dzīvi? Parasti jau cilvēki tā kā norietā atskatās, tā mana dzīve. Šobrīd vienkārši sanāca tā, ka es redzu, kā mūsdienās cilvēkiem iet ar to vispārīgi to mentālo lietu, un nav vienkārši. Un tad man liekas, ka man par to bija jāparunā skaļi. Un es pateicu, man liekas. Lieliski. Tad par to arī skaļi parunāsim. Varbūt, tā kā tev ir giča līdzi, varbūt tu varētu ieskicēt šo skaņdarbu tepat studijā, viegli dzīvējā, un tad mēs pieslēgtos arī ar pašu ierakstu. Kā tas skan ierakstā? Tā, Sarunājuši? Jā. Miks Galvanovskis, tā mana dzīve. Mani bijis grūti, arī man dažreiz skums, arī mani licies, ka es esmu dzīves pārpratums, arī mani licies stulbi, arī mani braucis jumts, arī manā ielā paliek baisi, kad ir tumšs. Manā dzīvē viss ir īsts un nekas šeit nav burts, manā dzīvē vēl ir sapņi, kas mani vēl šeit tur. Esmu sauļojies, es peklē un nepiededzis līdz, esmu salis nostas debesīs, kas balva nenotrīs. Tā mana dzīve, kas mata galā šūpojas, tā mana dzīve, kas nekā nebaidās, tā mana dzīve, kas pati smokojas, tā mana dzīve, bez viņas nebūs man nekā. Ir 9:46 minūtes. Miks Galvanovskis mūsu radios konto studijā ir atnācis ciemos, un Miks ir ādas jakā, reāls rockers ar visādām ķēdēm ap kaklu, ar uzskrūlētām ūsām, kuras audzē parasti 10 gadus, lai tā izskatītos. Jā, un tad uzreiz tie, kas nezina šo izpildītāju pēc vārdu, uzreiz uzbūtu to ainu. Tas ir tas ūsainais, jā. Tu grasies arī doties koncertūrē, tev plānots rudenī koncertūra? Tā būs patriotiskā, jā. Bet būs vēl daudz koncertu pavasar. Teiksim, tagad es saku daudz, tiešām daudz. Tu esi topā šobrīd, jā, Mik? Es vispār nesūdzos, man riktīgi patīk. Kā tev šķiet, kā tu to panāc? Kas strādā? Smags darbs, tikai vienīgi.
Nu, es esmu jau gadiem diezgan daudz bijis šajā industrijā un nekad nebija baigi labi sanācis tā viss uz augšu kā šobrīd. Un tad šobrīd ir tas brīdis, tas laiks, kad viss sāka uzplaukt. Un, 10 gadus. Es teiktu, tā 10 gadus esmu mūzikā, jā. Un viss sāk plaukt uz augšu un beidzot sāk atmaksāties smagais darbs, kas ir ieguldīts. Jā, jo tā, kad tu teici smags darbs, iedomājies, varbūt tu malku skaldīji vai ko tādu. Nu, paralēli. Bet, Mik, mēs zinām, ko tu darīsi vasarā 11. jūnijā arēnā. Nu, tad izstāstīji ar grupu Scorpions. Tu viņus it kā iesildīsi. Kā tas notika? Kā viņi tevi atrada? Nu, laikam šoreiz ir jāsaka nevis paldies pašiem Skorpioniem, bet paldies tieši kādam no Latvijas, jo kāds jau man ieteica. Un tad bija tā ideja par to, ka pāris mēnešus atpakaļ pirmo reizi es dzirdēju šo faktu, ka būs tāda iespēja. Es tajā brīdī atstāju 1% iespējamību par to, ka tas kaut kāds tāds varētu notikt. Un tad es atceros, ka es uzrakstīju par sevi tādu aprakstīju un tādu tā kā nelielu arī, var teikt, tādu motivācijas. Kāpēc tu gribētu? Jā, kāpēc man tas ir svarīgi. Un, jo man Skorpioni tiešām ir bijusi daļa no tā, kas es esmu. Jo man tēvs parādīja Skorpionus gadus 15 vairāk atpakaļ. Tagad ir 27. Tas nozīmē, kaut kādus tikko svaigi 11 gadīgs žeks. Un bijis labs skolotājs. Jā, un tad teica parādīja Skorpionus, un es tajā laikā jau, kad iemācījos kaut kā tur dabūt tās gabals, tad es viņus tur jau klausījos albumus uz rīņķi. Bet tad vienkārši tajā dienā, kad es uzzināju, tas bija apmēram tā īstā informācija, kad pusotru nedēļu atpakaļ, kad es to uzzināju, es nezinu. Es vienkārši gāju gulēt, smaidot un cēlos no rīta smaidot. Super. Miks Galvanovskis, un ja tu vēlies viņu nekavējoties redzēt, ir ļoti jaudīgi videoklipi pieejami ar YouTube, piemēram, un tad tu vari apvienot Miku Galvanovsku un Scorpions. Un arī šo sestdienas Liepāju var aizbraukt, ja kāds vēlās, jā. Lieliski. Tad kaut kas no Scorpions. Novembrī vēl. Par to tūrīt novembrī. Visu gaidīšu. Ciemos mums būs valsts svētku tūri. Pagājušā gadā bija vairāk koncertu par tādiem mazākiem kultūras namiem vietām, un viss tika izpārdots. Un tad mēs sapratām par to, nav ko akstīties. Tā var tēmēt augstāk. jā. Tad es gaidīšu visu ciemos uz tūrīti. Tad tu vēl atnāksi. Bet tas jau būs līdz tam, es vēl būšu pie jums. Tas bija tīri tāds. Iemācies teikt tūre. Tūre, nē. Nē, tas jau ir zemu. Tūre.